Sveicināt visiem Klačmanas podkāstā. Šodien es esmu ar savu brālēnu. Čau! Labadiena. Nu, vot, tā kā beidzot es dabūju otru cilvēku. Es šito čalu, viņš nav man vispār brālēns. Es viņu nolopīju. Labi, kroči. Nu, tad jau sākam. Esmu sev vadlīnijas izveidojuši, ar kurām iesākt. Un ko sākam ar Danger 5, jā. Gribu pastāstīt, kas tas par seriālu? Austrāliešu seriāls. Komēdija. Viņš tā kā mēģina izlikties kā baigi vecs seriāls, viņš par 12. gadu. Jā, kaut kāds 11. 12. gads. Jā. Viņš ķipa kaut kāds tā kā tālāk ir kaut kāda 60. to ķipa. Jā, viņam baigais vibes. Viņam reāli baigi labs nāc. Tas vibes. Jo, nu, tā kā pirmajai sezonai noteikti. Mēs sākām pirmo epizodu otrai sezonai. Un, Dievs, tāda misena uzreiz. Viņš ķipa cenšas būt daudz tā kā nopietnāks vaibā. Viņš vēl patur to wackiness, ķipa. Bet nehito tāpat. Un tur tā kā kaut kāds random tas indietis, kas viņiem bija, vai kas viņš bija. Ķipa. Viņš tagad ir melns. Tad viņš bija... Viņš vienkārši bija tā kā tumšāks ādas, ķipa. Viņš bija... Možda kaut kāds spānis, ne? Viņš bija spānis, jā. Es nezinu. Nu, bet ķipa tāds tā kā Dienvidu Eiropeīda rase. Jā. Bet jā, tā pirmā sezona, ko, nu, ķipa, kas ir par settingu ir? Otrais pasaules karš. Jū. Hitlers. Labākais čektējs. Nē, viņš ir otrs labākais. Pirmajā sezonā. Kurš saprot labākais? Pierre. Ar jā. viņu tā kā čīst, tā kā visi te prikoli ir. Jā. Jo, tipa, viņam ir tā, ka tā kā pirmā kārtā viņš tā kā visas kaut kā pazīst, tipa, viņš ar visiem ļoti ātri sadraudzējis. Un katrā epizodē kāds tā kā nomirst, ar ko viņš sadraudzējis, un vienkārši recepti noskaita, ķipa, kā tā kā savus pēdējos vārdus. Bet, nu, čāls varētu normāli tā kā šo recepšu grāmatu izveidot. No, priekš kokičkiem recepts. Jā. Kā, es atceros, bija viens, ko sauc, ķipa, The Perfect Swiss Kiss. Man liekas, viņi dos tā kā siera recepti, ķipa, The Perfect Swiss Cheese, bet, nu, labi, okei. Nebija īsti tas. Bet jā, viņiem ķipa, tā kā parasti ir tā, ka tur tā kā nacistiem ir kaut kāda crazy schēma, kaut kādi super karavīri vai kaut kas tāds. Un tad viņiem atnāk ķipa misija nodot tiem tā kā galvenajiem. Un tad viņš tāds pat galvenā misija nogalināt Hitleru. Un viņi katru reizi saskriens ar Hitleru. Un viņš šādi tā kā čalu nošaus, bet viņš aizbēg un izlec pa logu. Un tas tā kā kadrs, ka viņš izlec pa logu, vienmēr ir tas pats. Bet jā, viņi tur sastāvā ir kaut kādi 2 briti, amerikānis, krievieta un tas spānis cīp. Jā. Un tad es sekoju tādai noteiktai formulai katru epizodu. Jā, bet ir nice. Man rīktīgi patīk. Nu, pirmā sezona, otro. Mums jāmēģina tālāk noskatīties. Ir iesēdies tās, ka otrā ir huņa. Tad mēs vienkārši nostīsimies līdz galam. Jo ko, tur bija kaut kāds klips, tas tipā Agents Hitlers kaut kāds, ne? Agent Hitler, FBI. Jā, es nezinu, par ko ir runa vispār. Es arī. Klipā. Es tā kā neesmu pat redzējis to klipu. Jo, tipā, tu skatījies to seriālu, tipā, čom. Un es tā kā atnāku un random arī ar jums sāku skatīties. Nenormāli tā kā aizrāvu. Jā, tas par atnāc pirmās epizodes, tā kā pirmajā 10 minūtēs pēc chill. Jā, es tā kā baigi nepalaidu garām. Man bija no sākuma tāds what the fuck, kas notiek. Bet tad es tā kā uzķēru priko. Un tad, jā, rīktīgi patika. Es esmu pieminējis vēl kaut kādiem cilvēkiem, tipi iesaku nostīties. Viņš nenormāli rēcīgs vienkārši. Es arī vispār... Tā kā pēc mēs sākām skatīties otro sezonu, es aizgāju skolas, vienkārši reklamēju visiem. Jā, pareizi ir, čau. Arī tāds pēdējais, ko es arī biju tagad reklamējis visiem, bija Origo Boys. Es arī tev parādīju.
Kā tev patika vispār Origo Boys? Arī neizteica tā kā viedokli. Prosti ierēdz, ķipa. Tas tā kā viss. Dīvaini, jo tā kā viņiem baigi latviešu lirikas, tā kā vai tu man parādīji vainu tur, kur nav tā kā vienam bija latviešu lirikas, vienam vispār nebija lirikas, vienam bija angļu lirikas. Nē, bija lirikas tam tehno sandvičam, bet tur vienkārši ļoti maz tie vārdi. Man liekas, mēs vienkārši sākām runāt tieši pār tiem vārdiem. Beidz tie vārdi atkal aiziet. Bet jā, viņš ir, man liekas, galvenokārt beats, ķipa. Jā. Jā, un es to pirmo uzliku, ķipa. Man liekas, būs tāds rēcīgs, ķipa, tas koncepts, ķipa, Eastern Europe Monkey, ķipa, ka viņi reāli tālo jamaikiešus, ķipa. Tā kā reāli kaut kāds tāds reggaeīgs, bet ir tas tā kā Origo Boys vibe. Un tad jā, es uzliku to, kur viņi runā, ķipa, dzied un tā, bet vispār ir tā, es biju pamanījis to, ka viņam baigi tā kā tos vārdus nevar uzsvert. Man ir grūti uzsvert. Es tā kā nevaru arī iegaumēt parasti tās rindiņas, kaut kādu variāciju nosaku no kaut kādas rindiņas. No, bet mēs sākām vispār par tām receptēm. Tipa pieminējām tās receptes. Jā. Mēs, mums patīk gatavot maltītes, tā kā šādi tā stāstīt, tā pēdējā laikā lazāņa. Ui, lazāņas, tik labas. Vienkārši tik ātri. Viss, kas tev baigi aizdara, jāuzcep maltā gaļa. Bļā, pagam, man uzkrita statīvs virsū. Viss, kas jāizdara, jāuzcep maltā gaļa. Un tad vienkārši jāsliek, un tad jāuzliek cepškrāšnī. Viss tā kā baigi ātri, baigi viegli un nereāli garšīgi. Tā kā lazāņas tāds gauta. Pagad, tu teici tikai malto gaļu uzcep. Jā. Man tāds plāksnes, kuras tu vienkārši, viņas nevajag vārīt atsevišķi. Nē, to es zinu, es arī nelieku vārīt plāksnes atsevišķi, bet tu tā kā nepiecep klāt kaut kādu sīpoli un šeit? Sākumā, es uzlieku maltogaļu cepties, pēc maza brītiņas iemet iekšā kopā ar maltogaļu sīpoli, ķiploku, papriku. Nu jā. Nē, es tā kā daru tā, ka ķipa, es kā uzcepu to gaļu, iemetu katlā, tad es tos sīpols un papriku atsevišķi, un es viņus ielieku arī atkal katlā, iemaucu uz to tomātu pastu, un tad es tā kā viņu sautēju tā kā tajā katlā pēc tam, un tad es tā kā uz tām plāksnītēm salieku to visu, un tad tā kā salieku pa tiem slāņiem, beigās sieriņš, protams, pa virsmu rīvēts, garšīgs, un tad ar saldo krēmu, ka tas tā viss tā kā noteklējā ķipa. Es parasti sautēju pannā pašā vienkārši. Nā. Nu, ķipa, jā, var it kā. Ja man tāda baigi lielā voka panna ir. Es tā kā voka pannu neizmantoju. Es tā kā ļoti rēti viņu izmantoju. Es vairāk izmantoju to parasto. Es tā kā tur uzcepju visu un tad katlā iemācu. Bet mums vajadzēja pamēģināt īstenībā vienkārši voka pannā. Ķipa mazāk traukas smērēt, nebūs baigi jāvāc pēc tam. Jo tādā gadījumā ir tādi reāli 3 lielie trauki, ko mazgāt, ķipa, ar kuriem tu gatavo ēdienu. Bet jā, ja es izmantoju vokpānu īstenībā tikai 2. Jā, moši jāizprovē kaut kas tāds. Bet tā kā sanāk, tā ir tev ķipa tāda go-to maltīte? Jā, vainu rīsi ar tunci arī. Tu garšo tunci? Jā. Juhu, jā. Kā tev vispār ir ar jūras veltēm? Pārsās vienkārši suši vai kādas zivis. Man garneles nekas tāds baigi, nē, galīgi nē. Bet ķipa par zivīm, tā kā kādas tev garšo? Tikai lasis vai kaut kādas sardīnas un šeit? Lasis, tunis, tas praktiski viss. Ja kas arī lašveidīgs, ķipa. Ir dažas zivis, kas līdzīgs lasim vienkārši. Es baigi nezināju, es tā kā reāli neēdīs jūras velts. Man kaut kā nav bijis tas klikšķis. Es tikai, kā lasis ir bomba. Jā. Bet pārējais es varu mierīgi iztikt bez arī suši. Ķipa, atceries man, es tā kā sāku arī īstīties reāli no suši. Jā. Nē, man vispār tāda go-to, ķipa, maltīte ir jūrnieki. Ķipa, makroni tajā jūrnieku gaumē pa flotski. Tas man rīktīgi cepī. Tas kā arī diezgan easy. Viss, kas tev jādara, ir reāli jāuzvāra makaroni, jāuztap maltā gaļa. Patīk sīpoli, piemaukt klāt pie tās gaļas un rīktīgi bomba pēc tam. Jā.
Bet nu kā, vispār, mums bija crazy piedzīvojums šodien. Ķipā, man pirms dažām dienām man klaviatūra nohlamoja. Es, ķipā, ieeju kompī, es arī izdaru kaut kādas tā kā skolas lietas, ko man vajag, un vēl kaut ko pačiloju. Un tad es tā kā satiekos ar senu čomu. Un es pēc tam atmaucu mājās apkārt, nu reāli tā kā stundu. Mēs vienkārši satikāmies īsti laiciņu. Ķipa bija, nu arī salīdzinoši vēls, un ķipa es tā kā laicīgi iet gulēt, un tā tālāk, jāiet tur labs miega režīms. Vai ne? Es neko par to nezinātu. Jā. Cikos vajag gulēt parasti? Ko nozīmē parasti? Nu tā kā vidēji. Tā kā vidēji ieskaitot brīvdienas? Nē, es par darba dienām. Brīvdienas ir pilnīgi cits vārds. Okay. Par darba dienām pār 12 vienmēr. Izmās. Cikos tu celies? Cikos ceļos? 7:30. Nu, ķipa, okei. Tas ir saprotams. Bet es nevarētu čo. Es nepamostos. Straight up. Es dažreiz arī nepamostos. Nu, tur jau tā lieta. Nē, man bija tā kā... Pēc šitā ziemas brīvlaika man bija tā, ka es katru dienu, ne jau katru dienu, bet katru nedēļu vismaz vienu dienu nogulēju. Un, jā, un tā kā bija viena nedēļa, kad es nenogulēju, tāds, jā, es tā lepojos ar sevi, davai otro nedēļu, un viss pirmā diena es nogulēju skolā. Man līdzīgi, kad jūs bija. Jā, un bija tas, kā, pavasara brīvlaiks. Es vēl neaizgāju nedēļu pirms tā uz skolu. Jo man tā kā, es stāstīju epizodē, man bija tā ādas slimība, ķipa. Un, jā, man bija tā kā 2 nedēļas brīvs, tā kā dabūju arī ļoti labi atpūsties no skolas, tā kā tiešām atpūsties. Un pēc tam man aizgāja, vienkārši, es varu normāli, es tā kā, man liekas, ļoti reti tagad aizguļos. Nu, tā kā kopš tā brīvlaika, es nevarētu pat nosaukt, vai es biju aizgulējies, vai nē. Māc tehnikumiem kaut kas jāiemāc par to. Ka brīvlaiks vairāk vajag? Jā. Jā, jums vispār sēdi, jums tā kā ziemā ir brīvlaiks, un tad jums vasarā ir saīsināts brīvlaiks nekā man, ķipa, un man jau tā ir papildus brīvlaiki. Jā. Bet, nu, tomēr būs jau drīz kā tāds mini brīvlaiks, ķipa, no pirmā būs tie darba svētki. Nākamajā dienā nav jāiet. Es vēl nezinu, kāpēc nav jāiet, ķipa, nu, laikam, tā kā, viņi tur izdomā, nu jā, nav jēga tur tā kā vienu dienu aiziet uz darbu, tad vēl 3 dienas tā kā sēdēt mājās, nu tā kā brīvdienu paņemt. Un tad tā kā, davai, vienkārši palutināsim cilvēks. Nu jā, bet tāpat būs tā sestdiena jāatstrādā. Man būs jāiet, man tā kā diena pirms tam būs pēdējais zvans. Un pēc tam man tā kā tā piekdiena, kas jāstrādā, man ir eksāmeni priekšmeti, kas nozīmē, ka vienkārši konsultācijas eksāmeniem būs. Kas tā kā nav slikti, ķipa, jo, nu, vairāk labāk. Bļaļ, atkal nokrit. Viņš ļoti skauts setups. Jā, esmu tā kā, man parasti ir statīvā mikrofons, es tagad viņu izņēmu rokās, tur moš varētu būt tā, ka viņš ir tā kā diezgan nelīdzināts, bļaļ. Paldies. Nenormāli uzsitās tagad skaņa tur. Jā, un Robertam vispār ir crazy. Viņam ir marķieris, kur tā kā aiz korķīši ir tā kā salikti vadi, ķipa, un viņam tā kā mikrofons ir uztaisīts makeshift. Tā kā austiņu mikrofons. Jā, mēs profesionāļi. Jā, mēs zinām, ko mēs darām. Nu, vot, bet jā, bet tā kā es stāstīju par to klaviatūru, viņa man tā kā pēkšņi beidz strādāt. Un, ko tā kā atbrauc, mēs ar čakarējamies ar viņu. Cipā, viņa tā kā uz viņa kompja aiziet. Ok, jocīgi. Mēs uzliekam uz manu, arī aizgāja. Ok, es pārspraušu, kā es parasti sev pārspraušu, kā man ir iesprausts šitā klaviatūra. Atkal neiet. Pārspraušam tā, kā es biju iespraucis iepriekš, kad aizgāja. Iet. Un
tad pēkšņi izrādās to, ka vienkārši bišķīt pagaida, un viņa neies vispār. Man tā kā izmetīsies pat tā kā paziņojums, ka tā kā, jā, nu kaut kur pazuda šī USB ierīce. Un tad mēs aizvedām, man bija depozīti sakrājušies diezgan daudz. Mēs aizvedām, nodavām, meklējām klaviatūras. Tik ilgi mēs meklējām. Nu, galvenokārt jau ceļš aizņēma laiku. Mums vajadzēja tā kā mest ar līkumu ceļu uz spīci. 8 eiro no depozīta. 8 eiro no depozīta, jā. Tas ir daudz priekš depozīta. Jā. Tas ir crazy. Tas ir. Nu, bet tur arī ilgi krājās. Man liekas, tā kā tiešām kādu gadu nebija stiepis tos depozīts. Ja tur varēja redzēt, tā kā, ka ķipa, ka, nu, man tā kā, ka man palika 18, man bija tā monsterīša fāze, kad es tā kā dafigā pirku, vai nē, ķipa, tas ir legāli, tu vari pirkt, un es tā kā miegains čalis esmu. Un, jā, es dafigā viņas pirku, un tur ir ļoti daudz viņi bija. Tur diezgan lielā īpatsvarā bija tie monstri. Un arī pat dinamītās pudeles salīdzinām ar kaut ko citu. Nu, lod. Bet jā, klaviatūru mēs atradām kaut kādu vienkārši office veidīgi pa 7 ievāriem. Ļoti labs deals. Diezgan laba klaviatūra vispār. Jā, viņa tā kā tāda diezgan kompakta, viņai pogas arī diezgan klusas ir. Nē, nu būs praksē jāizmanto, vai nē, jākapā kaut kas, tur jālamājas. Nu jā, bet kaut kā vispār ir tā, ka ķipa, tev nav tā, ka tev tehnoloģijas vienkārši nodod, tā kā neklausās. Man agrāk rausņām tādu, man visu laiku vajadzēja aizietot jaunas ausnes. Man tik ātri vienkārši beidzās ausnes, tīpaši tās ārvādiem. Jā, tas ir īpaši. Un arī bija, es tā kā gāju RD Electronics ar sam, un es tur pirku ķipa GBL austiņas pa dešāru. Un arī viņas man tā kā pusgadu nodzīvo, un tad viņas noklamo. Vienkārši tā kā pēkšņi man viena auss tikai iet, mikrofons atsakās strādāt, es nevaru to podziņu ķipa skipot muzonu. Un, jā, un sēd ir ķipa, ok, labi, laiks vēl 10 eiro iztērēt. Bet, nu, tā kā, es nezinu, es neiebildu, man patika tās austiņas, viņas tiešām tā man sirdī pieskārās, ka es tā visu laiku viņas gāju, es tāds lojāls biju viņām. Bet, nu jā, man tā kā pārveidotājs nosprāga, un es tā kā, man atdeva kaut kādas austiņas, ķipa bezvadu. Un, jā, un es stāstīju kaut kādā iepriekšējā vai kurā epizodē, ka es tā kā beidzu vispār ar austiņām staigāt. Vot. Bet jā, nu kas vēl tādas varētu tā kā tehnoloģijas, kas nodod? Vispār man šitas komps nodod. Man tikai viens mikrofona šitas tā inputs strādā. Jā, es nezinu, viņš otru tā kā vispār neķer. Tas trāks. Atkal par tām austiņām vispār. Man, es agrāk visu laiku pirku tās sūdīgās austiņas, jo es tā kā negribēju tērēt tik daudz naudas labām. Jā. Bet man šķiet, ka es tik daudz sūdīgas austiņas nopirku, ka man būtu bijis daudz izdevīgāk vienkārši taisni nopirkt labās. Jo man tik bieži vajadzēja aizietot viņas. Es tā kā plēknu pat lidostas austiņas. Vienreiz bija nopirks tā kā 5 eiro. Viņas man reāli neizdzīvoja līdz plēs nolidoja. Tev cik ilgi ir vispār šitās labās austiņas? Šitās labās austiņas man ir gadu ar pusi. Wow, tas safe. Jā. Man viņas bija vispār. Es viņas otru reizi nopirku, jo es vienreiz pazaudēju kāsti. Bet man viņas nebūtu salūduši. Man likās, ka viņas vispār man nesen nosēdās. To, ko nomenu. Bet nē, vispār man vienkārši bija auss sērs. Tik daudz sakrājies, iekšā nobloķēja visu. Bet tad es iztīju un tagad atkal labi strādā. Šitās GBL Tune Beam. Es reklamēju. Sponsorēts. Kas GBL Tune Beam? Tune Beam. Tune Beam. Tune. Jā. Okay. Tās tādas safe austiņas. Goat. Pārbaudīšu manas faktus, vai es runāju pareizajām. Jā. Ok. Tā kā tā, ņemiet vērā, ja jums vajag jebāla austiņas, tad tās ir diezgan jebāla austiņas. Un vispār es atceros, man bija kādi tā kā 10 gadi, un atceries bija tāds tā kā lāčuks, tur, kur mēs dzīvojām agrāk.
ķipā... Tas ir otra lieta Jā, veikals. tieši pārējā. Jā. Jā. Es atceros, mēs ar čaļiem pēc skolas ieejam, jo mums turpat bija tā kā Rīgas 6. Un man liekas, man arī tā kā vajadzēja jaunas austiņas ieķert. Un es tur skatos neko savu, tur to bruņuropuču nīdzi austiņas pat vecāri. Man tā ir tā kā tā naudiņa, es varu vai nopirkt austiņas krūtas ķipa, tā kā merch, vai ne? Es aizēju, es nopērku. Un tur tas mikrofona sūdiņš, ar ko tā kā pārslēgt dziesmas, man tā kā atplīs uzreiz vaļā ķipa. Un tur varēja redzēt kaut kādu tā kā to mikročipu vai kaut kādu mācas plātu vai kas tas bija ķipa, ko tā kā izmanto tur iekšā. Un man mūtera saka, tu loksies, ka tu šādas austiņas, nu labi, neteici tā burtiski, bet ķipa. Jā, ķipa. Es nezinu, es tā kā normāli nokalpoju, bet arī, nu, nebija tā vērts. Man bija vispār vēl viens, tā kā austiņas, arī tā kā tāds milzīgs uzliekamās, kur es tā kā satiku uz kodiem čokiem pēc skolas, vienkārši ejot mājās bija ziema, vai ne? Un viņi tur daudz ledu. Un man somā ir austiņas. Mēs daudzam to ledu, ķipa tā kā pēķi, un viņš tā kā nenormāli ciets, un es tā kā domāju, es paņemšu somu uzjebīšu virsū. Oh, yeah! Es uzmetu to somu virsū. Nu ko, viņas atdalījās, man bija 2 atsevišķas ausis. Es ar skoču atceros, es vēl līmēju. Man bija kaut kā tā, es ar čokiem apsēžos, tipu kompi spēlēt, un man tāds, jāsčiņš tās ausiņas. Man kaut kā tas skočs baigi nesigāja, un es vienkārši visu aplīmēju sev apkārt. Es tā kā pieskučēju sevi ar tām austiņām. Man arī vispār vienreiz bija tādas pavisam lielas austiņas. Es vienreiz biju izgājis ārā, un es uzsēdos virsū somai ar austiņām, un man viņas pilnīgi salocījās. Viņas nesalūs, bet tā kā salocījās. Jā, nu man tā kā salocījās, un tā kā satloku viņas atdalījās. Man arī bija 2 atsevišķas. Un tur jau vairs nebija glābījums nekas. Nu jā. Nē, nu ķipa, es centos glābt, es beigās tā kā izdomāju, es tā kā tumbiņa ķipa, man viena aus bija tāda, ka viņa basically vienkārši bija kā tā aus, bez tā kā, ķipa, tās stieplas vai kas tas ir, kā to īsti saukt. Un, nu, nebija normāli tumbiņa, jau nav domāta tā kā tā klausīties, viss sūds pilnīgs. Bļā, vispār jocīgi ir turēt tipa mikrofonu, man tā kā dāvna sāka sāpēt rokai. Trāki. Šā es padzeršos. Tagad var teikt N-vārdu? Nē. Tā, kas mums vēl bija tāds, tipa? Ieplānots, mums bija par džimu vēl. Jū. Nu jā, mēs tipa abiem. Kad tu vispār pēdējo reizi bija? Es tagad man baigi ilgais hiatus. Tipa, tu tā kā nē, jo vienkārši tu negribi? Vai kā? Vai tu tā kā speciāli kaut kādu rēsti ņem? Pēc skolas es vienkārši tagad tik dēdi jūtos. Un man tagad arī tas džims diezgan tālu, jo es tagad atkal dzīvoju Zoltudē. Un tad braukt. Tev bija tajā Origo, tipa? Nē, man ir Ķengarga. Ķengargā? Jā, Ķengarga lemens. Nu veici tu ieberzies. Kāpēc tu Ķengargā ņēmi? Tāpēc, ka tur pārējie man čomi. Tu zini, par kuriem es runāju. Jā. Viņi tur arī gāja? Gāja, atslēgas vārds. Nu jā. Un tagad esam tāds pēdējais standing. Jā, tur jau bija tā, ka viņi sāka ķipa, un tu tā kā pievienojies klāt, un tad pēc tam tev tā kā vairāk tas aizgāja nekā viņiem. Tu tā kā kūdināji to, ka viņi nāk ar tevi, nevis, ka tu nāc ar viņiem ķipa. Bet jā, tomēr viņi vairs neiet. Jā. Pat vairs abonements nav. Tikai tev? Jā. Jā, bet tev tik stulba arī, tu ir tā kā, kur tu biji līdz septembrim? Tu esi tā kā ieslēgts tur, tā kā reāli piesaistīts klāt. Bet, nu, ķipa pēc tā septembra, domā, mums labāk to džimu Latviju ņemt? Varētu.
Vismaz man būtu ar ko iet. Jā, mēs varētu iet kopā. Jā. Un plus tev, tā kā Zolitūdē, pat arī ir viens. Tieši domāju. Jā, un arī, ja tu tā kā pēc skolas tomēr jūti to rosmu aiziet, tev turpat arī ir Origo. Jā. Un riktīgi safe. Ne, nu vienīgi viņš tā kā pēcpusdienās, kādās darba dienās, ir riktīgi aizņemts. Bet ir okei, tā kā viņš nesasniedz kaut kādas 100 cilvēkus, man liekas, varbūt ļoti reti. Es neesmu redzējis 100 cilvēkus, ka tur ir ķipa vienlaicīgi. Man liekas, augstākais esmu redzējis kaut kādu 80, bet tas, man liekas, tajā Baronā ir bijis. Viņš tā kā kaut kāds jauns atvērās, ķipa Barona centrs. Viņš tur netālu, ķipa, kur mēs dzīvojam agrāk. Jā. Nu, salīdzinoši netālu. Viņš ir labu gabalu, bet tā kā nav tik traki. Un, jā, ķipa, safe. Nu, vot, bet pastāsti, kas tev tā kā labāk patīk tur darīt? Man vairāk puši patīk. Incline, stick, es nezinu, tik labu pampu dod. Arī fly vispār. Zini fly? Ķipa cable fly? Jā. Tas man arī vispār baigi patīk. Chest vispār man baigi patīk. Bet man mugura tik slikti iet. Tā kā es trenēju, ķipa, un es nejūtu nekādu improvement. Es jūtu kā normālu brītiņu eju. Un tāds jūtu, ka man knapi smagāks var tikai pacelt nekā sākumā. Tā mugura, es nezinu, negribu. Un visi heito uz legs. Jā, visi heito legs, bet man patīk. Vai ne? Tā kā tu jūti to degumu, un tieši tas patīk. Jā, es nezinu, man arī tā kā vienkārši ļoti labi iet tā kā tās kājas. Man rītīgi patīk tas redmils. Vienīgi, man ir kaut kā tāda sajūta dažreiz, ka man tā kā kaut kā ikra, es tā kā rītīgi kaut kādu vienu ikru jūtu. Varbūt es kaut kā sasvaros vairāk uz vienas kājas, bet, nu, es nezinu, es tā kā īsti nekliboju. So, huizinu. Bet jā, esmu pamanījis vispār, man ir bijis tā, ka, ķipa, pēc kā kāja, kā treniņiem, es tur staigāju, ķipa, un vai ne tev kājas tādas, tā kā, trullas jūtas. Un es tā kā staigāju, tā kā, es kaut ko griļotos būtu pālī or something, ķipa. Tā jocīgi sāku iet, ķipa. Jā. Sliktākais par legdējiem, tā, ka tu brauc mājās un nav kur apsēsties. Jā, man par laimi tas nav gadījies. Man ir tā kā divas pieturas pie Origo netā. Man ir viena, kas tuvākas Stokmanam tieši, un ir viena, kas reāli pie Origo tā Elsbets iela. Un es eju speciāli so Elsbets ielu, jo es zinu, ka man ir daudzreiz lielāka iespēja apsēsties tajā pieturā nekā nākamajā. Jo nākamajā arī sanāk tiešām tie bari. Un plus Elsbets ielā jau arī sakā ievērojams skaits cilvēku, kad tur tā kā ātri viss tā kā aizklājas. Un tad jā, es speciāli eju tur, ķipa. Nu, tas man ir tuvāk. Plus daudz labāk, ķipa. Jā. Bet es nezinu, vispār ir tā kā ļoti laba sajūta pēc aiziešanas. Ja, ķipa, tu tā kā aizēji, un tu tiešām jūti, ka tu kaut ko produktīvi esi izdarījis, ķipa. Ka tā kā strādā pie sevis. Tā ir forša sajūta. I guess tas tāds arī tā kā motivators ir atgriezties. Ķipa. Nē, man liekas, statīvs atkal krīt. Okay. Jā, viņš man ienīst. Viņš saka, beidz huiņu runāt visu laiku, zaļbal. Viņš vienkārši sāk uzbrukt man. Tu nozagi viņa darbu. Tu tagad jā, ir mikrofonu. Vispār, jā. Es esmu statīvs. Nē, es sev vairāk mēģinu vienkārši tā kā man lielākais motivators džimu ir to, kas labi paēda sev pēc tam. Es tā kā es gandrīz nekādu nepērku saltumus, bet pēc aiziešu džimu es tā kā nopērku tie megoblakus, sīra, pīna, šķiņķi, ko es tie pieminēju. Un arī paļabam kādu proteīnu bāru pavist. Jā, vispār, kā tev ar to uzturu, ķipa, tā kā, kad tu aktīvēji? Tu tā kā domā par to uzturu? Ir tā kā tas populāri tā kā teikts, ķipa, 90% diēta, 10% zāle. Nu, ķipa sporta zāle, jā. Nepārprotiet. Man mazie narkomāni, kas klausās. Nu, bet, jā, ķipa, tā kā, tu baigi par to tā kā domā, vai tā savu, ķipa? To, ko mamma gatavo, to es Respekt, saprotams, ķipa.
Nē, vēl man ir ķipa tas kreatīna pulvers. Plus arī vienkārši ēd, dzēra vitamīnus. Bet tos vienmēr. Safe, tas nice. Jā, es vēl neesmu pulveri iegādājies, tikai kādu mēnesi arī eju. Man ir tas tā kā svaigā gurķa mindsets, vai ne, kad ir rītīgi patīk iet, es tā kā meklēju laiku, kad es varu aiziet, vai ne, līdz brīdim, ka mums tāds, es neiešu šodien. Man viņš vienkārši paliek boring. Tu vienkārši dari to pašu atkal un atkal. Nē, bet tur jau, man liekas, tā kā interesantākais ir tās, vai tu vari vairāk, ķipa. Jā. Tā kā vairāk tu spied no sevis un tiešām, tā kā tas gains, nevis vienkārši kā, ķipa, fiziski arī, bet tas, ka, arī tu vari vairāk, ķipa, tu sevi pārbaudi. Un, un ķipa attīst arī savā ziņā, vai ne? Jo tad vienā brīdī tu vari vairāk, un tad tu mēģini vēl vairāk. Un tas vairāk tāda cīņa ar sevi ir, ķipa. Bet jā, ķipa, es to pulveri neesmu iegādājies, es tagad maucu, tā kā, ķipa pa lētam, bet tas nav tik ilgspējīgs variants, es tos piena spēkus ņem. Viņi arī nenormāli garšīgi ir. Ja ķipa par to proteīnu, es zinu, ka viņi atjaucot ar ūdeni, ko es visticamāk darītu, ka ķipa, viņš nav garšīgs. Viņš nav. Es parasti daru tā, ka man ir tādas tabletītes priekš C vitamīniem, kuras tā kā tu ieliec, un viņš padara ūdeni tā kā gāzēt un ar garšu. So tu tā kā uztais tādu proteīnu, kā kreatīnu, ķipa kreatīns un, tāda kreatīna limonāda ar vitamīniem. Damn, tas ir nice. Tā kā tev tie vitamīni cik izmaksā? Es nezinu. Man viņi vienkārši parāds mājās. Jūs abi maucat vitamīnus? Jū. Jā. Ok, safe, ķipa. Jā, ķipa, man čom arī ir tā kā, man liekas, izvēlīgais. Jā, tu esi dzirdējis citās epizodēs par izvēlīgais tāds recurring character, ko es pieminu, ķipa, šajā podkāstā. Un, man liekas, ja es nemaldos, viņš maldas kaut kādas vitamīnas vai arī saimnieks. Man liekas, viņi abi kaut kādas zāles bija izmantojuši tā kā no rītiem. Es zinu, ka izvēlīgiem ir tā kā vesela skincare tā kā rutīna. Bet, ko es zinu, man gaļaks, zobas mazgāja un eju dušā. Man ir... Tikai vienkārši reāli minimālāko huņu daru. Man ir tādas putas priekš sejas. Jā, tas ir pat tā kā attīra seju. Jū. Tā mazāk pumpas, jo man šeit kā sauc ādas eksperts, kāda ieteicis tās putas. Dermatologs. Jā. Man arī īpaši šampūns ir tagad. Es nesen biju pie ādas eksperta. Ne jau dermatologs, pie kāds citas aizmirst, kā sauc. Man viņi vispār baigi nobiedēja. Viņi tā kā pārbaudīja man šeit, tā kā zem matiem. Tieši šeit. Tipa hairline? Jā. Vai tev normāls hairlines? Nē, vairāk tiem pašiem par to ādu pie tā hairline. Jā, ok. Un man tā kā, pēc viņa redzēja, viņa tāda bišķiņa nobijusies izstījās. Ja domāju, kas to ir būs? No sākam, tā kā viņi nobiedē tevi, un tad tu viņu nobiedēji. Tipa blood for blood, eye for an eye. Nē, mani tieši nobiedē tas, ka viņi nobijās. Jūs abi vienkārši nobijāt. Viņa tā kā sāk uztraukties, viņa sāk prasīt kāds jautājums mammai. Un tad pateica, nē, tomēr nav. Ja būtu bijis kāda slimība, es aizmirsu, kā tur sauc, kāda baigi garš nosaukums, tad ķipa griezt ārā tur ādu un aizvietot. Tavai mammai nav bija tas pats. Jā? Jā. Es nezinu. Kaut kā pieminēja to, kā prasīja, vai ģimenē tas ir, nevis pieminēja to, ka tavai mammai tas bija. Ok. Es gan jau vārdus tagad izcenzēšu, vai ne? Tā kā... Es ik laikam aizmirstu to, ka es runāju podkastā. Jā, bet, tipa, nekas. Tas jums paliks nezināt. Jā, tas ir ģimenes lietas. Bišķi. Es teicu N-vārdus, ja kas. Jā, viņš arī daudz lamājas, tipa, ir tāda random tukšumi, kas izgriežas, tipa, jo viņš vienkārši nevar beigt teikt N-vārdu. Bļā, fucking rasists. Tagad vienkārši ieliec daudz izcenzētas daļas. Šeit teic. Bet man liekas, vispār ārsti ir diezgan nelaimīgi cilvēki. Man ir šitā viena ģimenes ārste. Es atceros arī, ka es biju sīks ar mammu gāju tur.
Un man mamma vienmēr kasījās ar viņu. Es atceros, bija viena reize, kad es ar angīnu slimoju. Man vajadzēja ķipa antibiotikas dzert. Un es biju kaut kādu vienu dienu izlaidis nejauši, tā kā aizmirs. Un jā, viņi man prasa, tā kā vai es katru dienu močīju tiešām ievērotu. Un es bija kaut kāds viens gadījums. Kā viņa kasīties sāk. Mūte ir uzreiz aizstāvam, ķipa kasās pretī. Un tā ģimenes ārsts viņai tā kā saka, katru reizi, ka jūs esat šeit, mēs tā kā kaut ko ķildojamies vai kaut ko tādu, vai ne? Jūs strīdaties man pretī. Bet tā bija tāda vienīgā reize, kad es to pamanīju, un tā bija, man liekas, arī pēdējā reize, kad es ar viņu aizgāju tur. Un jā, un ķipa, es nezinu, es tā kā pieļauju, ka tā kā citas reizes ir kaut ko kasījušies, varbūt negluži maza bērna priekšā. Tā kā tik ļoti. Bet es āzēju. Jo, ķipa, man arī nav bijis baigi vajadzība iet pie ģimenes ārsta, tā kā kopš tās angīnas. Esmu bijis 2 reizes, ķipa, man vajadzēja to U27 izziņu, kas var strādāt ar nefasētu pārtiku. Ķipa, tā kā svaiga produkcija. Un es biju dermatologu izrakstu. Ne, es pat neaizbraucu tur dabūt dermatologu izrakstu. Es reāli īstenībā to visu dabūju attālināt, ķipa, es pat neparādījos tur. Paldies Dievam, man nepatīk viņi. Jo, kad man bija tas tā kā U27, tas sūds jādara, man bija kaut kāds check-ups ar viņu. Jo tā es ar māsiņu runāju. Un tad es aizēju pie ģimenes ārsts. Un viņa kaut ko man paprasa. Un es tā kā paprasu vēlreiz vai kaut ko tādu, ķipa. Kaut kā neuzsveru, ko viņa man saka. Un viņa man atbild, tu runā latviešu valodā. Tev tā kā, es nezinu, tev vīrs nemīl. Es nezinu, man ģimenes ārsts diezgan chill ir. Tev paveicās. Man besīja tā kuņa. Es pilnīgi saprotu savu mammu, ķipa, ka viņa kasās ar viņu. Jā, es nezinu, man kaut kā tā kā baigi necipīja pie ārstiem. Man bija besīja tās rindas gaidīt. Tas ir annoying. Man bija tas dermatologa pieraksts, vai ne? Un man ir kā konkrēts laiks, bet arī cilvēki iepriekš un tā kā iekavējas. Un tad jā, es tur gaidu, es tur ilgāk nogaidu. Bet nē, tā dermatoloģija bija diezgan chill. Ķipa, man bija tik stulbi, es aprāvos, es ienāku, un, tā kā man jāsamaksā par pierakstu, ķipa, vizīti. Un izrādās nevarēja kartu maksāt. Un viņi saka, turpat ir bankomāts skrien, tagad naudu izņem un nāc vienkārši bez rindas atpakaļ. Ok, es arī izskrēju, es reāli jāku nepaņēmu, nebija arī, tā kā tik silts. Bet, jā, es izskrēju, paņēmu, tā kā, to naudu. Gāju atpakaļ un viss bija safe. Man vienreiz arī tāpat bija. Jā? Jā. Cik tu tev bija bankomāts? Jo man bija reāli turpat. Tu zini, kur ir tā mēnesis aptieka? Kur no visām? Tā pie centrāla tirgus. Nē, pie baznīcas. Zini to baznīcu pie centrāla tirgus? Jā. Blakus viņai. Man vajadzēja iet visu ceļu līdz tai bombušu maksimai. Jā. Jā, vispār, tur bija tās centrāla tirgus, tā kā pārveidošanas un šeit. Un tur reāli ļoti tukši izskatās, tā kā tajā daļā tagad. Bet tā bija kaut kāda nelegāla daļa, kaut kas tāds tur bija. Es nezinu. Es zinu, ka tur no bombžiem varēja dabūt mierīgi ķipacīgas. Ķipa tu paprasi, lai viņi nopērk, viņi tev nopirks, un tad vienkārši kaut kāds 2 paprasīs vai kaut kāda kapēka pa virs, ķipa. Dažreiz viņi, man liekas, arī tā kā deva tāpat, bet es neatceros, es nezinu. Man vispār tagad visu laiku braucu ar vilcienu. Es katru dienu redzu, ka tas tilts priekš Rail Baltica nedaudz garāks ir. Jā, tomēr kaut kas bīdās priekš. Sākumā tā, kas brauc ar vilcienu, viņš tur nekatēsies. Pēdējo mēnesi viņš tā katru dienu nedaudz garāks ir. Jā, man liekas, bija kaut kādu budžetu nesen, kaut kāds finansējums parādījās, un viņi tā kā atsāka darbību. Jo es atceros, kaut kur redzēju TV3 ziņu postu, kur viņi saka, jā, Rail Baltica darbība atsākas beidzot.
Un tad ir komentāri vienkārši kāsās par to, ķipa. Kaut kāda tā kā dīvāna eksperta komentāri, ķipa. Vispār, kad man bija doma kaut kāda, pirms es uzsāku Klaču man, ka es gribēju taisīt tā kā 2 cilvēku podcastu, vai ne? Vai arī, ka ķipa es tā kā dabūju viesus kaut kādas dažādas visu laiku. Un gribēju nosaukt to podcastu par dīvāna ekspertu. Un es par brāli runāju par šito. Un viņš tā kā pasaka, ka bija kaut kāds raidījums vai kā seriāls, dīvāna eksperti iepriekš. Un es tā kā ieguglēju, un reāli arī bija. Es neatceros, kas tur īsti bija, bet nē, fuck that. Vispār par seriāliem. Kas tev ir tāda top 3 seriāli? Es neesmu redzējis tautas seriāls. Nu, es tā kā baigi arī nē, bet no tiem, kurus tu esi redzējis, kas tev būtu? Breaking Bad, tas tāds. Noteikti. Nē, es nezinu, viņš pat nešķiet tā kā overrated, tā kā visiem viņš ļoti patīk, un tas ir pilnībā saprotams. Jā. Viņš ir tiešām ļoti labi pārdomāts seriāls. Tā kā vīst cauri. Better Call Saul. Tas arī. Nu, ķīpa. Bet, visi heitos pirmajām 3 sezonām. Man vispār patīk. Jā, es čīsta heitoju. Man tā kā, man besī. Man gan patīk. Man pirmo reizi šeit besīja, bet ne tik ļoti kā citiem, bet man arī tā daļēji. Jā, es tikpat tev biju stāstījis, ka sāku skatīties, jau labu laiku es skatos, ir tāds youtubers, Better Watch TV, kurš taisīja Breaking Bad, tā kā Hidden Details, katru nedēļu izlaida tā kā pa epizodai, kur viņš vienu epizodu paņem, visu tā kā Hidden Details tā kā pasaka. Un tas bija tāds krūts veids, kā pieredzēt arī seriālu no jauna, jo viņš iet chronoloģiski caur tai epizodai, un tur tā kā ir klipi un shit, un tiešām tā kā tu vienkārši skaties to seriālu, tādā, kompresētā veidā, un tu kaut ko jaunu vēl iegūst no viņa, kaut kādas tā kā cool behind the scenes prikols. Jā. Un, jā, viņš tā kā pabeidz Breaking Bad, viņš arī sāka to Better Call Saul, viņš tagad ir 1. sezonu izdarījis, tā kā, coverojas un tā. Un, tas man lika tā kā mazliet vairāk novērtēt. 1. sezona vēl bija okei. Man 2. es tā kā neko neatceros baigi. Viņš kaut kādā firmā bija strādājis, viņš tur kaut ko trovoja un vienkārši aizgāja projām. Tas tā kā viss, ko es atceros. Un 3. bija, viņam ar brāli tā tiesas sēde. Tā viens no labākajiem brīžiem. Jā. Bet, man tiešām liekas, tā kā seriāls palika labāks ar 4. sezonu. Kad daudz vairāk arī parādījās tas tā kā kriminālais elements. Jā. Tad bija bomba, manuprāt. Jā. Tad bija labāk, manuprāt, arī, bet, manuprāt, tā pa 1. 3 sezonas ir overhate. Man likās, viskrūtākā bija tā epizode, kur tas Sauls ar to maiku bija tūkstnesī. Man likās, tās bija nenormāli krūti. Jū. Jā. Es nezinu, viņam ir ļoti interesanta tā dinamika savā starpā. Jā, man ļoti patīk Lalo kā karakters. Lala? Lalo. Jā, man arī. Viņš tāds jāncīgs čals. Jā. Viņš tāds savādākais arī no tās ģimenes ir. Pārējie ir tādi tipiski karteļi, gangsteri. Un viņš vairāk tāds vienkārši smaidīgs čoks, bet viņš ir tik naidīgs. Jo. Un jā, tas bija cool. Arī cepītas Lalo. Tā, un nosaukt, tu jau vēl 3. palika, ko nosaukt. 3. es nezinu. Un pat nešķiet, kas redzējis veselu seriālu. Ja es skaitu tos 2. Un ja es esmu, tad es neatceros, kas nozīmē to, ka man nepatika. Damn. Ok. Es nebiju īsti kaut ko tādu gaidījis, ķipa. Es varu animēju nosaukt. Mēs varam to tā kā atsevišķi. Nē, bet pagaidi. Tā kā tas Invincible, tas jau skaitās. Jā, tas skaitās, bet es nezinu. Es labāk atstāt tukšu. Es saprotu, tā, ko es redzēju no tā Invincible, es nezinu, man šķiet, viņš kaut kā varētu būt tiešām overrated. Ko tu teici to, ka viņš tā kā gandrīz nekad neuzvar? Nē, tā kā... Vairāk, tā kā viņi izglābi un šeit. Nē, man vienkārši liekas, tas viss storija diezgan tāds. Tā kā storija ir labs daļēji. Kā tie filmas ir labi. Bet tas
Tas viss struktūra no tās seriāla tāds dīvains. Nezinu. Nav priekš manis. Viņš tāds baigi amerikāņi. Tajā comic book ķipa. Jā, bet viņš jau tā kā arī ir adaptēts no komiksa. Man liekas, tā kā tiešām tā faithfully ķipa, ka tā kā viņi principā pārtūko vienkārši to komiksu kā tā kā animētu seriālu. Jā. Nu, tā, ko es biju vēl teikt? Jā, tā kā, ko es redzēju, ķipa tās beigas vēl, kas viņam tagad bija. Ir īstenībā baigā vilšanās, ja es būtu tā kā tāds rīktīgs skatītājs, kurš gaidītu arī tur gadiem tās sezonas un skatītos, es būtu vīlies. Man, galvā nehitoja vispār tās beigas. Kad tā kā tā veicena izdzīvoja un nogalināja to čoku. Nē, viņš nenogalināja viņu. Bet tāpat tā kā tas Marks jau tā kā gandrīz visu izdarīja. Kaut kā, es nezinu, man liekas, būtu vairāk satisfying, ka tā kā tā veicena nepalīdzētu necik, un ka viņš tiešām tā kā izvilktu beigās to cīņu. Bet tas arī nebūtu daļai loģiski. Un ka viņš kaut kā to izdara. Ķīpa. Tur arī tu neesi redzējis īsti, tāpēc nevar tā. Jā, tas tā kā... Tu redzējis pirmo un pēdējo episodu. Jā, īstenībā reāli esmu tikai pirmo un pēdējo. Man tā kā ir vienkārši divas galējības, man nav nekāds konteksts pa vidu. Kaut kāds tur robota Rex vai kas viņš tur parādas. Man vispār tik dīvaini likās, ka tas robots beigās tā kā honorot to Rex, kurš nomira, viņš savu vārdu pārmēnījis Rex. Man vispār tas robots fuiks, es saprotu viņu, bet tā kā... Oh no. Veici, es čīsti neko nezinu par to robotu. Viņš vienkārši tā kā random tur bija, tur kaut kāds sīts, atnāk, jā, es tā kā ņemšu tagad šitā čaļa vietu, tā kā mantošu. Ja kas viņš dabūja savu tā čaļa DNA un noklonēja viņu, un tad ielika savu consciousness tajā bērna versijā no tā Rex. What the fuck? Viņš baigi grib būt viņš, es nezinu. Un taču jau savu vārdu pārmēģina. Ne, jo viņš viņam vajadzēja uz citu ķermeni pārlikt savu consciousness, jo viņa tas parastais ķermenis bija nereāli izkropļots. Tā kā viņš nevarēja pat elpot bez palīdzības. Jā. Bet viņš izvēlējās Rex no visu DNA-is, ko noklonēt. Un tad viņš vēl savu pāršos par Rex. Kā dīvaini. Ok, labi. Davai tad par to anime arī nosauc, kas tev tādu arī top 3. Top 3. Jā. Nav obligāti neliec tā kā no 3 līdz 1, bet vienkārši tā kā 3 mīļākie ķipi. Jā. Attack on Titan? Tas ir labs, tas bija ļoti labs, bet viņi fambuloja rīktīgi tās beigas. Jā, un tas ir pārāk garš fight scene. Jā, tā visa epizode vienkārši bija milzīgs kaut kāds fight scenes un viss. Un viņam tā kā, viņš nebija tā kā arī interesants fight scenes, ka tur tā kā kāds izdomā ķipa kaut kā savādākā izdarīt vai ko. Nē, viņš vienkārši tā kā notika un viss. Jā, un arī viņš pārāk, viņam centās overcomplicate tās beigas. Jā, viņš vispār jau tā kā diezgan complicated bija, jo viņam tur tas viss tā kā time travels kaut kāds dīvains ir, kurš tā kā tas time travels ir saistīts ar likteni un atmiņām. Jā. Ķipa, es nezinu, tas vēl projām man ir mesojis ap, es tā kā neesmu līdz galam aptvērs, kā tas strādā. Un jā. Es nezinu, man kaut kā arī viņu, man liekas, to Eren tā kā kinda fuckoja beigās. Liekas, bija krūti, ka viņš tā kā auga kā tēls. Bēkšņi viņš tā kā pašā pēdējā brīdī regresēja uz to pašu sīts, kas viņš bija tā kā galvenokārt cauri tam seriālam, animēcību. Un, es nezinu, kaut kā nehitoja tās beigas vispār. Jā, man arī tās beigas tā. Jā. Tālāk. Jā, davai. ReZero. Kas tur notiek vispār? Kas tur tā kā pa prikolu? Kroči, tur ir fujiks, viņš tiek īsakaidi. Kas? Īsakaidi, tas ķipa tā kā... Parasti īsakaidi nozīmē to, ka fujiks nomirst mūsu pasaulē, un tad viņš atdzīvojas kādā fantasy pasaulē parasti. Vai vienkārši kādā citā pasaulē. Ok. Bet tur tas fujiks pat nenomirst, vienkārši nomirkšņi un ir citā pasaulē. Un viņam ir tāds prikols, tā kā viņš nomirst, viņš aiziet atpakaļ uz savu pēdējo checkpoint. Viņš nevar kontrolēt kādu pēdējo checkpoint. Viņš ir tikai, tas viņam vienīgais power.
Un viņam tur ķipā, viņš laik vienkārši mirs no bez apstājas, un dēļ tā viņam ir piespiests iemācīties kādas mācības par dzīvi. Jo sākumā no tā anime viņš ir neizciešams cilvēks. Reāli. Nezinu, viņš tā kā ir pimps, un viņš tā kā aug par normālu cilvēku. Jo viņam tas, ķipa, kad viņam, kad viņam ir piespiests iemācīties kā būt normālam. Tas, kad viņš nomirs, viņš atdzīvojas atpakaļ. Nu jā, ķipa. Nē, vispār ir tas, ka tā kā cilvēki mācas galvenokārt no traģēdijām. Tā kā cilvēki reāli mācas kaut ko, kad viņiem sliktas lietas notiek. Jā, nē, tur dažas lietas, kas notiek. Īpaši ap epizodu 15. Tie, kuri zina, tie zina. Es nezinu. Tā kā var nestīties uz mani, ķipa. Jā. Nu, vēl Un trešais. Jā. Paļabam Chainsaw Man. Man vienīgais Chainsaw Man, tas tā kā, viņš tikai pats sākums ir adaptēd iekšā animē. Tipa adaptēts. Jā, adaptēts. Bet es mīlstīs manga, gandrīz visu. Nu, es part 2 vēl neesmu pēc. Bet part 1 man baigi patika. Viņš tipa pēc tam aiziet tipa pa savam? Tas tā kā animē. Nē. Vienkārši animē vienkārši, nu pašu sākumu. Viņi samērā nesen sāk adaptēt. Skaidrs. Un kā vispār vēl films? Filmas? Jā. Es nezinu daudz filmas, tur tā lieta, bet es varu mēģināt. Nu, tā ir. Kaut kāds Kingsman paļabam. Kaut kāds, nezinu, kurš. Man viņi visi saplūst kopā. Es tik ilgi laika nostījos. Bet tāds inšīgs, tāds vienkārši tāds light watch, tipa. Jā. Paļabam Johnny English. Bļā, tas ir labi. Domā to pirmo cipa? Jū. Jā, es neesmu par to otro redzējis cipa. Es biju trešo kinītī redzēt, tā kā bija okei. Bet jā, pirmais ir reāli bomba. Jā, mēs blērot auto. Es tikai pēc N-vārdikās. Mēs ar... Mēs ar melnā daino. Mēs ar manu. Manu čomu no rajona. Jā, mums tagad ir deals. Katru filmu, mēs skatāmies filmas kopā, un to laiku, ko mēs pavadām skatoties filmas, viņš nosties to pašu laiku arī Zero. Jā. Tur nebija, jūs neizrēdināja, bija kaut kādas 6 stundas, cipa. Tas arī Zero. Nē, viņš bija kā 40. Tu 4. Viņam 3 sezonas. Un pat cik epizodēm? 25. Un ķipa 20 minūšu epizodes. 25. Jā. Un pirmai un trešajai sezonai, pirmā epizode stundu gara. Nu jā, ķipa, tas premiere. Jā. Un tad mēs ķipa nostījāmies. Trainspotting? Jā, Trainspotting. Jā. Nice, tā ir labi. Man vispār nepatika. Jā? Jā. Nezinu, man liekas ļoti labi filmu. Man arī vispār diezgan patika. Viņš laik teica to, ka viņš nesprat, par ko viņi ir. Ķipa. Par tā kā jaunību, ķipa. Nu, labi ir arī tas, ka par tā kā heroīnu, vai ne? Jā. Bet tur jau tā galvenā doma, ķipa, nu, tā kā vairāk jāiet tas, ka, ķipa, viņi tā kā savu dzīvi palaiž garām, ķipa. Un, jā, un tā kā vienkārši galvenā tā vērtība bija tas, ka tas, ķipa, čals tomēr izvēlējās savu dzīvi, tā kā dzīvot dzīvi. Jā. Jā, nu, ķipa, tas diezgan apjomīgs darbs ir, ķipa, nu, tā kā tur virspusē, jā, ir tas par narkotikām, bet tur var aiziet tā kā dziļāk tajā, kas, man liekas, ir ļoti stilīgi tajā filmai, ka viņa ir kaut kāds tas virspusīgais temats, un tad ir kaut kas tāds dziļāks, ko var izvilkt, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti krūti. Ļoti patika, ka viņš ielīd tultē. Bļā. Man tik pretīgi bija. Ne, viņš bija pretīgs, līdz saprot to, ka tas nav reāli. Nu jā, nu, ķipa, protams, tas nav īsti, bet tāpat, ķipa, nu, tā kā, kad tu skaties to filmu, tas tā kā immersed, vai ne? Līdz viņš nesāk tur normāli līst iekšā, tad bija pretīgi.
Jā, ne, vēl bija tā aina ar to bēbi. Ak, Dievs, jā. tik disturbing aina. Jēbau. Labi executed. Jā, ļoti labi nospēlēt. Jā. Bet, jā, nenormāli arī tā kā triecoši. Ļoti grūti ir pastīties to ainu. Jā. Un tāpēc tam mēs nostājāmies to taxi driveru. Jā, kā tev tas? Man viņš tā kā jutās to, ka sākums no filmas, tā kā daļēji jutās kā divas atsevišķas filmas, tā kā sākumā bija cita ziņa un otrā daļā bija cita. Tā kā man pirmā daļa no filmas likās daļēji tā kā par, ķipā, viņš jutās tā kā, Vientuši. jā, un to, ka viņš vienkārši vēroja praktiski vienkārši visu laiku. To, ka viņš tā kā praktiski nedzīvoja savu dzīvi īsti. Jā. Tā kā ļoti aidoli bija. Mm. Viņš brauc apkārt, skatījās vairāk citu cilvēku dzīvēm, nevis piedzīvoja savējo. Bet tur jau tā lieta, ka ķipa, tas nav gluži atsevišķi, ķipa, tas jau makes sense. Jā. Viņš tā kā skatījās, ķipa, un tad viņam tā kā, viņš saprata, ka viņam kaut kas ir jādara tomēr. Mhm. Un tad viņš vienkārši ļoti fucked up veidu izdomāja, kā kaut ko darīt, Jā. ķipa, tā labā. Kas nav īsti tā labā, ķipa, ok, labi, viņš izglāb to mazo meiteni, bet, nu, vai viņš nogalināja cilvēks, viņš ir slepkau. Jā. Nu labi, tie ir deģenerāti un tā tālāk, bet tās ir cilvēku dzīvības. Jā. Tā interesants morāls tāds. Nu jā, viņš ķipa tā kā antivaronis ir. Jā. Ķipa tiešām tāda grey morality. Ko jūs vēl Krustavu skatījāties? The Godfather. Jā. Mēs pirmo stundu nostājāmies un man Boring film. Jā, man baigi kāds. Overrated garbage. Nu tā kā, es nezinu, neviens nevar nostīties to filmu. Ķipa, nu ja tā kā kāds noskatījās malacis, tu izcieti, bet vai tu izbaudīji? Tas ir īstais jautājums. Visticamāk jau nē, ķipa. Es nezinu, nu nav tik interesanti. Viņi tiešām rīktīgi valkas garumā. Jā, tieši baigais slow burn. Jā, un kaut kā ar slow burns vispār tā, ka ir ļoti grūti trāpīt pareizi. Ka tā kā viņš ir tā kā lēnāks tempā, bet viņš nav pārāk lēns. Godfather ir pārāk lēns. Better Call Saul, my god. Nu, Kā ķipa. kuram? Jā. Jā, kā kuram. Bet, nu jā, ķipa, tu nenosauc tu beigās trešo, tā kā, filmu. Tu vienkārši pieminēji 3, kuras tā kā jūs skatījāties. Četrus. Nē, nu... Trainspotting, Taxi Driver, Godfather. Nē, nu par tā, nē, par manu top. Jā, jā, jā. Par top 3 un tās Kingsman kāds, viens no viņiem. Jā, Džonijs Anglis. Džonijs Anglis un tu paļibom. Taxi Driver pāri Trainspotting paļibom. Nice, my man, čuvak. Man arī Taxi Driver ir tur. Man ir ķipa Letterboxdā tā kā mīļākās filmas ieliktas, bet tur viena ir tā kā īsfilma, to baigi neskaitīsim, mēs tā kā par filmetrāžas filmām, jā, full feature film. Nu jā, man ir ķipa The Thing, rīktīgi krūts vispār Cosmic Horror gabals, viņš ir ļoti tā kā stilīgs, un tā paranoja ir ļoti krūta. Nu jā, Taxi Driver un Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Šito mēs esam skatījušies, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Atceries to rīktīgi britu filmu. Tur bija tas viens brīdis, kur čalis tā kā rīktīgā slangā runāja, ka tur bija pat subtitri. Tā kā, lai saprastu, ko viņš saka. Man liekas, tā bija rīktīgi stilīga filma. Es viņu esmu dafigā reiz redzējis. Mēs bijām arī vēl vienu brītu filmu nostījušies Snatch, vai ne? Jā, tas no tā paša čaļa ir. Bet, nu, Snatch man kaut kā netīk ļoti patīk. Gribu dzirdēt par kādas filmas sagatavojas priekš manis, kāds saraksts. Ok. Godfather part 1 un 2. Apocalypse Now. To es par arī gribētu nostīties. Full Metal Jacket. Tā ir laba, to esmu redzējis. Pulp Fiction. Arī laba. Goodfellas. Zaibīs. Oppenheimer. Ir ok. The Matrix. Ir nice. Death of Stalin. Kas? Whiplash. Arī nice. The Brutalist.
Nesmu redzējis. Bet tā ir 4 stundu gara filma. Viņam patīk garas, kā saprot. Es nezinu. Man liekas, 2 stundas ir ok. Tā kā tas tiešām tas tā kā sweet spot. Jā. Man arī baigi garas filmas. Bet atkarīgs arī no filmas, jo tā kā tās ir tās Pērtiķu planētas filmas, tās ir rīktīgi krūts. Tas jaunās, modernās. Un viņas arī ir diezgan garas, viņas 2 stundas ar pusi. Bet nav tāda sajūta, ka viņas tik ilgas ir. Tu tiešām rīktīgi labā ātrumā iet uz priekšu tas stāsts. Un rīktīgi skaisti uzņemts. Es tikko atceries vienu filmu, kas nācās man top 3. Nu. Es mošu aizvietošu Kingsman Fight Club. Tu esi redzējis? Jā. Jā. 2 reizes. Jā, es biju runājis kādu nesen, tā kā riebās Fight Club. Nu tā ķipa ir tāda tā kā filma, bet, nu tā kā viņai skrinč tā kā cilvēki, fanbase apkārt ir, bet, nu tā kā tā ir nice filma, riktīgi krūti vēl tas plot twists, nu ķipa vispār mind-blowing. Jā. Bet, nu, kas tev vēl tur sarakstā? The Apprentice, Superbad. Tas man vispār arī ir sarakstā. 1917, Interstellar. Man arī ir sarakstā. Jarhead, Once Upon a Time in Hollywood. Tā ir ok. Viņi arī kinda slow burn. Tur ir tā kā high action brīži, bet viņi arī tādi lēnāki, tā kā. Clockwork Orange. Tā ir labi. Es tikai otro reizi varēju nostīties to filmu. Es skatos pirmo reizi, kāds 40 minūtes. Un tas tik boring, slēdzam ārā. Paiet gads, es nostījos, nenormāli patika. Tas trāki. Chinatown. Reservoir Dogs. Ļoti labi, jā. There Will Be Blood. Jebkurš Monty Python. Es ieteiktu Life of Brian. Ķipa, Monty Python and the Holy Grail ir tas tā kā populārākais, bet viņš nav tik fun. Life of Brian, viņš bija more fun. Tur tas biggest dickus prikols, ķipa. Holy Grail, vienīgais tāds tiešām labs prikols bija tas Black Knight, ķipa, this but a scratch. Bet, jā, un čām tā kā nav ekstremitāšu. This but a scratch. Jā, Life of Brian ir jēdzīgāk. Jā, ir jāizvēlas jums Monty Python filmu. Un The Big Short. Tas viss. Big Short bija tā kā, ok. Man bija grūti viņu uztvert, jo tu ļoti ātri informācija iet, bet jā, par to, ķipa, ekonomisko krīzi 2008. gada. Bet jā, nu, ok, diezgan nice saraksts ar filmām, ķipa. Viņš tā kā pats arī viss redzējis tās? Nē. Vai arī tā kā skatīties kopā? Es atceros, viņš vairāk... Viņš ir kad vienīgā no tām vispār, ko viņš nav redzējis Chinatown. Pagaid no tā saraksta, kur viņš nav redzējis? Nē, no tā visa saraksta viņš man šķiet, ka nav redzējis tikai Chinatown. Sanāk, pārējās viņš ir redzējis. Jā, jā? Nē, Goodfellas es tikai ticu, ka viņš būtu redzējis. Nē, viņam ir kā nereāli garš saraksts ar filmām, ko viņš redzējis. Viņam ir saraksts ar filmām, ko viņš redzējis? Viņam ir tierlists vispār. Nopietni, ja man ir tā kā saraksts, ķipā, ar to, kas man ir jānoskatās, un tur ir cik gabali tagad? 70 gabali. Precīzi 70. Bija kāds 100 tagad, kad jānostās. Jā, man bija tā kā līdz 80 kaut kur aizgājis. Bet es tā kā patīrīju filmas, kuras man tāds, es tā kā neskatīšos viņas. Man tur bija visas vecās Pērtiķu planētas filmas. Man liekas, atstāja tikai oriģinālo to pirmo. Ķipa, salīdzināt, kā tas bija tikai tajos 60. nekā tagad mums 21. gadsimtā. Jā. Bet, jā, kaut kā, ķipa, saprat, es gan jau negribēšu to visu skatīties. Jā, bet viņa tierlis tā tikai 3 tierlis. Labi pavadīts laiks pagāja, un te iztērēja laiku. Diezgan uztverami, ķipa. Moš, tu gribi kaut ko ieplagot. Pirms cik mēnešiem uploadojam? Ok, paganāju, man tikko iegluči recording. Ko visu vasaru? Tā kā izdarām atkal to tā. Ok. Es ceru, ka aizies. Būs tik stulbi, ka tā kā
ka epizode neaiziet. Mēs esam tā kā stundu norunājuši Nē, pāri. man viņš iepozojas pītiņu. Jā, jo, ģipa, tas būs nenormāli sēd. Jo mēs nevarēsim atkārtot šo sarunu vispār. Jā. Ja mēs esam vienkārši visu izrunājuši, mēs negribēsim runāt par to vēlreiz. Tā kā cikls, ģipa. Jā, bet ko tu plagos? Reklāma? Mans YouTube kanāls pagaidām dead, bet vasarā, visu vasaru, katru nedēļu, varbūt, nē. Flintik. Tur tu pat Andy varēs redzēt. Klač mani, bet angļu valodā. Jā, vienā epizodē tikai. Bet... Jā, ķipa epizodē, bet tikai reāli vienā vīģī, kā tikai es tur esmu. Tikai part 1 man arī no FK. Jā, Tradīcija. tu izvēlies prikali. Jā, ir tradīcija, ka ķipa čāls tā kā izlaiž vīģiku, un tā ir tā kā pirmā epizode, un nekād nebūs otrā epizode. Bija vienreiz, ķipa, tu taisīji tā kā otro epizodu tādu solo, un tu pat nenosauc to par otro epizodu. Tā bija 1,5. Tā nebija vesela epizode, nejūtās kā vesela epizode. Ķipa, viņa nebija vesela, tāpēc, ka vienkārši tu biji viens pats. Jā. Lielāt bija part 2, bet nesaeditoja. Jā, viņš ir vainīgs. Viņš ir vainīgs visu. Ai, bļā, kidala. Nē, es tik tev vienu samontēju arī. Jā. Tā kā var redzēt Klačmaņa over-editing skills, ķipa, cik daudz es izgriežu ārā no videoklipa. Jo ko viņš tev bija stundu garš pāri, ne? Jā. Un es tā kā 6 minūtes tikai atstāju no tā. Es saprotu, ka tu teici to, kad uz beigām tu vienkārši paliki saipā, un tu visu izgriezi. Jā, tur tā kā, man liekas, kādā pēdējā klipā ar editors nav, ķipa, ko tu saki, ķipa, jā, laikam šī epizode ir jābeidz. Un es tur tā kā editors nav, ir jābeidz, man ir slinkums, davai čau. Viss, tā arī viņa beidzās. Es tā kā izgriezu kaut kādu sūdu, ko jūs gribējāt, lai tur ir, ķipa, kad jūs gribējāt padarīt par tā kā prikolu, ka tur čals, ķipa, viens mirst katru epizodu. Un es to pilnībā izgriezu, ķipa. Nē, ķipa, viņš nomir, vai nē, tu viņu tur abedīja vienā brīdī. Bet, dzīvu tu abedīja viņu. Vot, tas ir tā kā viss, ko tu gribi reklamēt. Noskaties Danger 5. Jā, skatieties Danger 5. Šis arī ir Klačmaņa tā kā reklāma. Ģipa, skatieties Danger 5. Labi. Paldies tev. Tomēr es vēl no tevis neatkartīšos tik ātri. Diemžēl. Bet jā, davai, tad, fuck. Ok, pēdējo reizi man tas statīvs uzskrit virsū šīs epizodes laikā. Tā. Vot. Tā kā mēģināšu dabūt vēl viesus. Galvenais mērķis tagad ir saimnieku un izvēlīgo. Šis man bija kā eksperimenta trūsītis atnācis, ķipa. Mēs tur pačakrēties, saprast, kas, ko, kā mēs varam visu samuķīt. Un, jā, un ceras, ka būs safe, jā. Mošu ar varētu izdarīt. Ķipā, jūs par filmām varētu toči. Jūs varētu tierus, tā nepasīties. Jā, moši. Bet, ķipa, tur jāstāst, ķipa, kā to visu var samuķīt. Tā kā ir jāatrod laiks un vieta, vai ne? Jā. Bet, jā, ķipa. Dodiet ziņu komentāros, kā jums patika, vai bija interesants bazars, ķipa, izsakiet varbūt savus viedokļus, kā par tām filmām. Es izteikšu. Jā, tu izteiksi. Jā, Lūdzu, nesaki. Es negribu dzirdēt tavus viedokļus, lūdzu. Nē. Es pagājušais komentoju. Paldies tev. Jā, paldies. Es tā kā, pirms man tā klaviatūra arī noklamoja, es tajā dienā gribēju uztaisīt epizodi. Un man tā kā bija sarunāts ar čoku, mēs kaut kad tiekamies, bet laiks nebija skaidrs. Tā kā, kad mēs tiksimies. Un es tā kā rakstu to epizodi, kādas 3 reizes viņu rakstu, man tā kā traucē. Bet jā, man bija plānots tā kā tier lists, ķipa. So. Ko? Kāds tier lists?
Nu, to tu redzēsi nākamajā klasiskajā klačmaņa epizodē. Bet jā, ķipa, mēs tagad hitojam laikam to eksperimentālo brīdi, jā. Pirmais viesis, būs vēl pirmais tierlists, kaut ko vēl izdomāsim, moš, bļē, Q&A, nahuj, komentārus palasīšu, kas man tur rakstīts, tī jobnutī. Ugunīgs raidieraksts on top. Virsotnē. Nu jā, dai, tad jau līdz nākamajai reizei pīsiņš cīsiņš. Ar Dievu.